Mēs varam parazītus iegūt no visas pasaules. Piemēram, ēdot jēlu vai pusjēlu gaļu vai zīves, vienmēr iegūstat informāciju mazliet, no kurienes tad tiek ievestas un kā audzēti lielopi, un zivis. Tieši tāpat saskarsmē ar mājdzīvniekiem. Piesārņots ūdens vai pārtika, slikta higiēna, nemazgātas rokas, nemazgāti dārzeņi un augļi. Ārsti, it īpaši, piemēram, pēdiatri, ir pakļauti parazītiem, jo viņu pacientiem bieži vien ir parazīti. Ceļojot vai dzīvojot reģionos, kurā ir zinām parazīti, piemēram, kā laukos. Gados vecākie cilvēki un bērni ir neaizsargāti pret parazitārām infekcijām. Arī tāpat tās novājināta imūnsistēma. Šeit, principā, mēs esam kā atvērtie vārti dažādiem parazītiem. Un, kā es jau pieminēju, vienā cilvēkā vienlaikus var līgstot līdz pat 100 dažādu sugu parazītiem. Parazīti var dzīvot gadu desmitiem un vairoties katastrofālā ātrumā. Daži parazīti tik labi pielāgojas, ka cilvēki nemaz nejūt viņu klātbūtni. Tāpēc, neskatoties uz stingru, piemēram, personīgo higienas noteikumu ievērošanu, kā piemēram, citi dzer tikai vārītu ūdeni, kas nemaz īstenībā nav labi, jo tāpēc, ka vārīts ūdens ir miris ūdens. Un visu, ko nosaucu, joprojām pastāv iespēja katru dienu iegūt no kādu parazītu veidiem. Cilvēkam parazīti var dzīvot vairākās vietās un inficēt daudzas ķermeņa daļas un orgānu sistēmas, piemēram, plaušas muskuļu locītava. Locītavas kā lamblija infekcija var izraisīt vēlāku artrīta attīstību. Tad asinis, limfa, smadzenes, aknas, piemēram, āda, ektoparazīti, piemērs ērces, utis, kašķi, odi, ir tās cece mušiņas, blusas, gultas blaktis, ādas kāpuri. Tad, protams, acis, rezultātā pasliktinājās strauji redze, arī var lēnām. Pārsvarā zarnās, īpaši tievajā zarnā, kur notiek galvenā varības vielu uzsūkšanās, piemēram, visi helminti. Biedējošo parazitāro infekciju un slimību skaits pēdējā gadsimtsgadē ir palielinājusies. Viena no pirmajām pazīmēm, ka cilvēkam varētu būt parazīti, ir vitamīnu un minerālu vielu trūkums organismā. Rezultāts, ka dēļ parazītiem neuzsūcās vitamīni un minerālvielas. Laiks, kas nepieciešams, lai simptomi atklātos, vai cik smagi tie ir, atkarīgs no tā, cik labi jūsu ķermenis spēj cīnīties un saglabāt līdzsvaru. Parazītu klātbūtni var pat nepamanīt, jo to radītās veselības problēmas parasti ir līdzīgas parastais augstēšanās, gripas, artrīta, reumatisma, gremošanas traucējumu un citu saslimšanas gadījumos. Nākošajā video iziesim cauri simptomiem. Tie ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Bet tā tikai mēs varam uzzināt, kas ar mums notiek pēc simptomiem. Ja gatavojieties atvadīties no nevēlamiem viesiem, aicinu iziet mūsu Parašeld vai Parašeld plus. Papildus informācija ir visa augšā, jeb komentāros. Programma bagāta ar augu ekstraktiem. Palīdzēs veikt mūsu rūpīgu attīrīšanās procesu, kas izvadīs no ķermeņa nevēlamos vīrusus. Mīļie, mūsu programmas sastāda ārsti, un mēs pērkam jau gatavu risinājumu. Un mēs uzticamies šīm programmām, un mūsu uzticība parāda tos rezultātus. Un tāpēc arī mēs vienmēr dalāmies ar rezultātiem un priecājamies par iespējām ilgāk dzīvot, par iespējām nemocīties sāpēs, par iespējām nejusties slimiem, bet tomēr dzīvē kaut ko iekarot un pavadīt šo dzīvi mazliet laimīgāk. Rakstiet, un tad jau visu sarunāsim.